Iedvesmojoša kopā būšana, kurai caurvies smiekli, dziesmas un dziļas atziņas. Atziņas pašam par sevi, tautu, piederību tai un dziesmu. Tā varētu raksturot Haralda Meģņa dziesmu svētku skolā izvadīto tikšanos ar dziesminieku Kārli Kazāku. Ļoti brīnišķīgs vakars, tiešām ļoti iedvesmojošs, ar tik daudz interesantiem stāstiem, vienmēr pārsteidzoši, kā Kārlis Kazāks to spēja iepīt un ievīt un aiznest mūs kaut kur un bagātināts. Laikam šajā vakarā jūtos ļoti bagātināti par to, kas mēs esam un kādi mēs esam. Šis formāts, tā tuvība ar publiku ir tik ļoti īpašs. Tas nav tā, ka tā ir kaut kāda liela koncerta zāle, bet tiešām tā kā aci pret aci un sajūt brīnišķīgi, jā. Iedvesmi pilnīgi noteikti, varbūt kāds arī vēlēsies dziedāt, bet tā tāda kopā būšana, par ko arī Kārlis runāja, kas ir ļoti, ļoti svarīga. Man jau pašam ir paveicies. Mani pie cilvēkiem ved dziesmas, un visi mani stāsti, kurus es stāstu, kas ap mani krājas, rodas no manām dziesmām. Manas dziesmas ir sākums, manas dziesmas ir manu stāstu sākums, un tik forši atbraukt izstāstīt, tik labas sajūtas satikt cilvēkus, kuri grib dzirdēt, un ja tu ar to vēl kādu var aizvest līdz dziesmu svētkiem, lai top. Man personīgi caur filtru vēl ir daudz, kas jāizlaiž, ko Kārlis stāstīja par, kas ir latvietis. Jo tas ir tik krāsaini un tik samiksēti. Tur ir daudz ko domāt. Tas ir viens no iedvesmas lietām, par ko es varu padomāt. Un tas viņa ceļš mūzikā, jo es ar mūziku saistīts arī no pašas bērna kājas līdz Olimpa kalnam, kas mums ir dziesmu svētku estrāde, visi dziesmu svētki. Pastīties, kā viņam tas ir gājis un kā man tas ir gājis un salīdzināt, un kur es kaut ko varu piemetināt, un kur viņš kaut ko var piemetināt. Tā kā visu laiku tāda miedarbība domās. Un tiesa, šī bija tikšanās, kas spēja aizraut tik vienu, arī jaunāko paudzi. Es šeit nācu pavadīt ar mammu laiku, iedvesmoties no mūzikas un kaut ko vairāk dzirdēt, jo man ļoti patīk mūzika, bet pat es vispār nedziedu, tik klausos. Un izrādās šis arī ir viens no iemesliem, kādēļ dziesmu svētku skolai radusies doma par šādiem iedvesmas vakariem. Šogad ir skolēnu dziesmu svētki. Zinot to, ka sabiedrībā daudz par to šūmējās, kad ir maz bērnu un jauniešu, kas piedalās dziesmu svētkos, mums radās ideja vienkārši kā radoši un jauniešiem saprotami aicināt viņus uz dziesmu svētkiem, dziedāt un radošiem būt un nebaidīties no tā. Un muziķi atsaucās, un tie ir tie, kas liekas, kad var izstāstīt saprotami to visu. Pats es esmu bijis dziesmu svētkos gan kā orķestrants, gan kā korists, un arī vienos deju svētkos pārgājis arēnai pāri piespiedu kārtā. Es domāju, ka es būtu daudz nabadzīgāks bez šī pieredzēm. Un tas ir tas, ko es droši vien atbraucu mēģināt cilvēkiem pateikt. Stāstiet savējiem, ka bez dziesmu svētkiem tu pats esi nabadzīgāks. Kausar Zane Kultūrizglītības centrs dziesmu svētku skola ir vieta, kur uzzināt un galvenokārt jau sajust to, kas ir dziesmu svētki, kā tie veidojušies un attīstījušies Latvijā. Vieta, kur norisinājušies pirmie bērnu sadziedāšanās svētki, vieta, kura nes leģendārā diriģenta Haralda Meģņa vārdu. Un Haralds Meģnis vienmēr ir teicis, ka jebkurš rūcējs var dziedāt. Un viņš tiešām tam ticēja. Viņš ticēja un deva cilvēkos to iedvesmu un sajūtu, ka tu vari būt daļa no visa kopējā, un ka tu neesi kāds, kas nemāk, kam nesanāk, kas varbūt nepazīst notis un tās tikai bumbiņas, bet patiešām, ka tu vari dziedāt un tu vari būt un tu vari veidot šos dziesmu svētkus kaut vai savā sirdī un pēc tam tālāk visai Latvijai kopā. Vēl tikai jāpiebilst, ka šis bija pirmais iedvesmas vakars, kuram martā sekos tikšanās ar mūziķi Māru Upmani Holšteinu, savukārt aprīlī ar apvienības sadalītu solistu Andreju Reini Zitmani. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.